Esiet sveicināti pie Zlēku baznīcas! Krāšņākā, senās un ievērojamās Fon Bēru dzimtas ieguldījuma ar kultūras pieminekļiem bagātajā Kurzemes sakrālajā ainavā. Baznīca ir neatņemama mūsdienu Zlēku kultūrvides sastāvdaļa. Turklāt pati izteiksmīgākā un skaistākā, jo muižas saimniecības ēkas un kungu namu līdz nepazīšanai ir izpostījušas Otrā pasaules kara liesmas un laiks. Dievnams ir ne tikai muižas īpašnieku statusu un materiālās iespējas apliecinoša būve, bet arī muižas sabiedriskais un garīgās kultūras centrs. Visi Fon Bēru dzimtas piederīgie centās izcelt baznīcu arhitektūru ar kādu sevišķu pazīmi un to iekārtām piešķirt augstāko iespējamo māksliniecisko kvalitāti. Šim kritērijam atbilst arī tagadējā Mūra baznīca Zlēkās, valsts nozīmes kultūras piemineklis. Dievnama celtniecība sākta 1645. gadā, bet dzimtas arhīvā atrastās ziņas liecina, ka baznīca pabeigta un iesvētīta 1648. gadā. Tuvojoties baznīcai, tā pārsteidz ar torņa mērogu un varenajiem mūriem, kurus stūros balsta daudzpakāpju kontrforsi, jeb izvirzījumi stabilitātes palielināšanai. Šķiet dīvaini un neloģiski, ka tik masīvu formu tornis balsta tik necilu, it kā mūros iegrimušu smaili. Bet tam ir savs izskaidrojums. Sākotnēji tornis kopā ar smaili bijis 198 pēdas, jeb 60,35 metrus augsts. Turklāt tā smailei bijušas divas uz kolonnām balstītas vaļējas galerijas, no kurām varēja pārredzēt plašu apkārtni. Šāda konstrukcija liecina gan par sekošanu baroka torņu celtniecības tradīcijām, gan par baznīcas cēlāju ambīcijām, veidojot lauku dievnamam tālu saredzamu ainavisku dominanti ar iespēju skatā no torņa izbaudīt savu neizmērojamo īpašumu plašumu un ekonomisko varenību. 1725. gadā augstajā smailē iespēra zibens, un tā nodega līdz torņa mūriem, saudzējot baznīcu ar tās grazno iekārtu. Nākamajā gadā smaile tika atjaunota iepriekšējā augstumā un greznībā, un tomēr tās mūžs bija tikai nedaudz garāks par viena cilvēka mūžu. 1834. gada vasarā negaisa laikā tornī atkal iespēra zibens, un smaile nodega vēlreiz, nenodarot baznīcas iekārtai nekādu postu. Ceļot torņa smaili atkārtoti, gan muižas īpašnieks Karls Fon Bērs, gan Nandari ņēma vērā iespējamo apdraudējumu un darināja jauno smaili divreiz zemāku, atsakoties arī no skatu galerijas atjaunošanas. Tādējādi līdz mūsdienām ir nonākusi ikvienu pārsteidzošā vizuālā nesaderība starp torņa monumentālo mūra daļu un tā neproporcionālo smaili.